evaņģēliju, ko pierakstījis apustulis Jānis 6. nodaļā. Gods tev, Kungs! Jēzus pacēla acis un ieraudzījis, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa, sacīja Filipam: kur lai pērkam maizi, ko tie ēst? Viņš tā teica, to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja: par 200 denārijiem tie maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam sacīja: šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja: liedziet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās skaitā ap 5000 vīru. Tad Jēzus paņēma maizes, pateicās Dievam un izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem: salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušajiem bija palikušas pāri no 5 miežu maizēm. Tas ir tā Kunga evaņģēlijs. Slāva tev, Kristus! Mēs tev pateicamies, ka varam klausīties tavu evaņģēliju, un mēs apzināmies, ka tavs evaņģēlijs ir dzīvā maize, tavs evaņģēlijs ir spēks mūsu ticībai, un ka tu esi mūsu ticības devējs un stiprinājums. Caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Garīgajā dzīvē mēs piedzīvojam brīžus, kad esam garīgi izsalkuši, ka mēs esam izsalkuši un izslāpuši, kā mēdz teikt, kā ir rakstīts 143. psalmā. Es paceļu savas rokas pret tevi, mana dvēsele tvīkst pēc tevis kā izslāpusi zeme. Gavēņa laikā mēs arī gribam apjaust, vai gavēņa laiks ir tāds labs laiks priekš tā, lai mēs apzinātos, ka mums vajag Dievu, ka mēs esam izsalkuši un izslāpuši pēc Dieva. Vai kā mūsu kungs saka Kalnas prediķī, viņš saka: svētīgi tie, kas ir izsalkuši un izslāpuši, bet viņš jau saka pēc taisnības, pēc taisnības. Un tad mums liekas, ka pēc tās taisnības mums vajag būt izslāpušajiem, bet tā taisnība jau nav mana taisnība, bet tā taisnība ir tā Kunga taisnība, ka tu esi izslāpis un izsalcis pēc tās īstās taisnības, tās, kas nāk no Dieva, ka tev ir apnikuši viss tā, kā var teikt, neīstums, kas valda pasaulē, bet ka tu esi izslāpis pēc tā īstā, kas paliek, uz ko tu vari paļauties, kas tev dod paliekamu, mūžīgi paliekamu vērtību. Un tad gavēņa laiks ir tas laiks, kurā mēs varam pat, jāsaka, sevī apjaust vai pat sevī šo izsalkumu sajūtu kultivēt, jo tā ir svētīga sajūta. Un tu tālāk, es ceru, ka es vēl varēšu atgriezties un pastāstīt, kāpēc ir svētīgi, ka tu esi izsalcis pēc Dieva. Un Kalnas prediķī jau tur ir atbildi, tāpēc, ka tas pa pilnam viņam tiks dots, pa pilnam Dievs to arī dos. Lūk, bet kāds tad ir mūsu izsalkums pēc Dieva? Un pirmais gribētos teikt, tas, kas ir noticis jau tagad dievkalpojumā, tas ir izsalkums pēc tā, ka mums vajag grēku piedošanu, ka mēs esam izsalkuši pēc tā, ka man vajag, lai man piedod manus grēkus. Jo grēka nasta nospiež cilvēka sirdi, viņš vēlas, lai viņam tas tiek atvieglināts.
Un tāpēc ir svētīgi arī gavēņa laikā aiziet pie privātās grēksūdzes un izsūdzēt grēkus, kas ir sakrājušies, ap kuriem tu griezies apkārt un nevari rast mierinājumu. Kaut arī tev katrā dievkalpojumā mācītājs pasludina grēku piedošanu, tad citreiz ir brīži, kad liekas, tev vajag vēl kādu, varētu teikt, terapeitiskāku palīdzību. Un tāpēc baznīcā ir arī bikts noslēpums. Un nākamais tas ir mierinājums, jo mēs esam nospiesti vai stresā. Mēs meklējam mierinājumu pēc Dieva, jo mēs jūtamies, ka mūsu dzīve saliek daudz un dažādas stresa lietas virsū, un cilvēka dvēsele no tā kļūst nogurusi. Tad ir cilvēkiem vajadzīgs iepriecinājums skumjās, bēdās vai sērās. Tad ir vajadzīgs veldzējums, jo nekas nespēj veldzēt cilvēka ilgas. Un citreiz tu nevari saprast, pēc kā tad tava sirds īsti ilgojās. Jo tu nevari to nosaukt īsti vārdā, bet tev ir ilgas pēc tā kunga pagalmiem, kā psalma vārdos arī tiek teikts, ka tās ilgas, un ka tu vēlies kā tāds putniņš piemājot pie Dieva tempļa, vai kā mums bezdelīgs dzīvo pie baznīcas, varētu būt tāda bezdelīga, kas dzīvot pie baznīcas pīlāriem. Gavēņa laiks ir atbilstošs, lai meklētu Dievu un viņa labvēlības. Un tad Dieva pravieši vecajā derībā nāca pie tautas un sacīja: meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Bezdievis, lai atstāja savu ceļu un ļaunprāti savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Tā raksta pravietis Jesaja 55. nodaļā. Un tad Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā, kur šeit ir stāsts par vairāk kā 5000 cilvēku paēdināšanu, ir uzlūkojams no šāda aspekta, jo pirmajā brīdī liekas, tas ir vienkārši stāsts, kā Jēzus parūpējas par saviem sekotājiem un nodrošina, ka viņi ir pēduši. Tas arī ir pats par sevi ļoti labi, ka draudze, ka baznīca tiek pabarota, un bieži vien arī mūsu baznīcā ir lieli pasākumi, ko mēs rīkojam, vai mums ir sinodes, vai ir kādas baznīcas dienas, vai kāda cita vēl svētki, tad parasti ēdināšana, tas ir vislielākais izaicinājums. Labus ēdinātājus, lai pēc tam tur nav kaut kādas problēmas, mums vienā pasākumā bija, un tas ir diezgan liels izaicinājums paēdināt daudz cilvēkus. Un cik tas milzīgas naudas izmaksā, kā šeit Filips teica, 200 denāriji, tā bija liela nauda tajā laikā, un viņš saka, mums tā ir visa kase, kas mums tur ir, tie 200 denāriji. Un mēs visi izlietosim, un tas nekas nebūs priekš tiem cilvēkiem. Un Jēzus viņiem izaicinādams saka, dodiet jūs viņiem ēst. Un tā ir tāda interesanta lieta, kas šajā notikumā parādās, ka mēs esam aicināti uz šo notikumu raudzīties nevis kā patērētāji, nevis kā tie, par kuriem Dievs parūpēsies, bet kā tie, kuriem Kristus saka, tad parūpējies par viņiem. Parūpējies, esi tāds, kurš parūpējas par citiem. Un Jēzus ieaicina tajā otrajā pusē. Mēs esam bieži vien pieraduši būt tie, kas saņem. Un visa mūsu kultūra, tagad modernā, ir lielā mērā patērētāja kultūra, bet savukārt kristietība savā būtībā ir tāda, kura aicina būt par to, kas dod no sevis, kas ieliek darbu, kas rūpējas, kas padomā par citiem. Un tāpēc labdarība, žēlsirdība, tā viss ir kristīgās kultūras, kristīgās ticības, varētu teikt, šī sociālā izpausme. Un šeit, kad Jēzus rūpējas par savējiem, un tā ir tāda interesanta lieta, ka pirmais, ko Jēzus iedomājas, redzēdams lielo cilvēku pūli, kas nāk pie viņa, viņš tagad nedomā, redz, kā es tagad pie manis viņi visi nāk, redz, cik es tagad varēšu viņus uzrunāt, vai arī kaut kā, domājot par sevi. Nē, viņš nedomā par sevi, viņš domā par tiem cilvēkiem, kas pie viņa nāk.
kā mēs par viņiem parūpēsimies, lai viņi iedami mājās tur nespēkā nepakrīt kaut kur lauku malā, bet ka viņi ir pēduši un viņi ir priecīgi, jo paēdis cilvēks ir priecīgs cilvēks, gribētos tā teikt. Un varētu teikt, ka šis notikums, viņš kaut kādā mērā runā par to, ko mēs varam izlasīt 23. psalmā. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zāļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli. Un tur sasaucās kopā gan šīs miesīgās lietas ar to, ka cilvēks ir apmierināts un viņš ir priecīgs, ka Dievs viņu ir svētījis un ka viņam labi klājas, bet tas galvenais jau ir, ka tā dvēsele tiek atspirdzināta. Un tas ir mūsu ticības mērķis, kāpēc mēs arī dodamies uz dievnamu, kāpēc mēs meklējam tā kunga vaigu, ka mūsu dvēsele tiek atspirdzināta, ka viņš dāvā mums no sevis. Un patiešām mūsu pestītājs tāds ir, ka viņš dāvā no sevis. Un šis notikums par vairāk kā 5000 paēdināšanu, tad ir tāds brīnumains notikums, kurā mēs redzam, kāds tas ir brīnums, kā Kristus parūpējas par visiem. Un patiešām tas ir tāds liels brīnums, ka Dievs spēj dāvāt savu žēlastību tik ļoti daudziem un tik ļoti dažādiem cilvēkiem. Jo mēs esam ļoti dažādi, mums katram ir savas vajadzības, katram ir savas ilgošanās, katram ir savas dvēseles, kā teikt, kustības, katram mūsu dvēsele ilgojas pēc sava veida remdējuma, veldzējuma, mierinājuma, iepriecinājuma, skaidrības. Katram mums ir kaut kas savs, un tajā pašā laikā viņš visiem to dāvā. Viņš ir tiešām kā Dievs, kurš liek saulei spīdēt par labiem un ļauniem, un lietum līst par labiem un ļauniem tik dažādiem cilvēkiem, un visi cilvēki tiek remdēti un pabaroti, katrs tā, kā viņiem to vajag. Un tas ir patiešām šis lielais brīnums, kas notiek. Un Jēzus pabaro šos cilvēkus, un šajā notikumā mēs nezinām, kā viņš tehniski to izdara. Mēs, piemēram, varētu teikt, kā tad tā maize tur pavairojās, jo bija tikai 5 maizes un 2 zivis, bet tur bija vairāk kā 5000 cilvēku. Kā tas notika? Viņš pārlauza maizi un pēkšņi no 2 pusēm bija 2 veselas maizes, vai viņš pacēla tādu lielu trauku, un tur bija tikai dažas maizes nolaida, un tur bija pilns ar maizēm. Kā tas viss notikās, mums tehniski tur nav aprakstīts, bet tas ir kaut kāds, varētu teikt, Dieva žēlastības radīšanas vai klonēšanas vai kāds savādāks brīnums, ko Dievs izdara, mums to neapjēdzot līdz galam. Mūsdienu laikā mēs varam teikt, jā, ir iespējams kaut kā klonēt, bet tas viss prasa tādu tehnoloģiju, ir iespējams vēl kaut ko darīt, bet mēs zinām, ka Dievs arī rada. Dievs rada pasauli ex nihilo, ne no kā, viņš rada no baltas lapas. Viņš spēja radīt, un tajā brīdī jāsaka, Jēzus darbojas kā tēvs radītājs, kurš rada maizi. Maize tiek radīta, vai maize tiek dāvāta vēl un vēl. Un liberālie teologi šajā brīdī saka, ka redziet, nav tik daudz svarīgi, kad Jēzus darīja brīnumu. Ne jau Jēzus darīja brīnumu, bet brīnums bija tas, ka cilvēki sāka dalīties. Jo citi atnāca, kas tādi bagātāki ar pilniem groziem, un nabagi atnāca pilnīgi bez nekā. Un tad, kad tie bagātie sāk dalīties ar nabagajiem, tad notiek brīnums un visiem pietiek. Tas tā līdzīgi, tā kā mums no bērnu vecāku piedzīvojumi, kad notiek bērndārzā vai skolas klasē kaut kāds pasākums priecīgs, tad viena atnes ļoti daudz un citi atnes mazāk, bet paliek pāri parasti ļoti daudz vēl pēc tās klases vakara un pasākumu, tāpēc, ka visi dalās ar to, ko viņi ir atnesuši. Un tas jau pat ir brīnums, ka atveras cilvēku sirdis.
Jo mēs jau esam bieži vien diezgan aizvērti. Mēs tā kā negribam dalīties. Bet tad, kad sirds atverās, tad arī atveras cilvēka rokas un atveras cilvēka maks. Un cilvēks ir gatavs dot no sevis arī kopējam labumam, un arī tam, kas nav, tad tas saņem arī klāt. Un tajā arī kaut kas ir ļoti labs un svētīgs. Bet šis notikums patiešām runā par to, ka tas ir tas Dieva žēlastības brīnums. Dieva žēlastības brīnums, kas notiek arī tagad, kad mēs lūdzam viņu, viņš mums dāvā. Mēs, kas esam tik daudzi un tik dažādi, un Dievs dāvā no sevis. Un tā ir patiešām liels brīnums un liela žēlastība, ko viņš dāvā mums. Mums atliek tikai, kā varētu teikt, apsēsties un ļauties tam. Un saņemt, būt tādiem, kas ir atvērti Dievam. Un ja tu esi aizvērts Dievam, tad pat tā Dieva žēlastība pār tevi nolīst un viņa neiekļūst iekšā. Bet ir svarīgi, ka tu esi atvērts, ka tava mute ir atvērta. Vecajā derībā pat tur citreiz tiek teikts, Izraēl, atplec savu muti, lai es tev pabaroju. Turpat ir teikts, ka Dievs tā ir tik devīgs, ka viņš saka, atplec savu muti. Bet citreiz tas Izraēls, viņš ir tāds, kurš neatplec pat savu muti. Viņš neusticās Dievam. Vai tas, ko Dievs man dod, ir tiešām tas labākais? Bet Dievs dod vienmēr to labāko, jo viņš tieši tevi labāk pazīst, pat labāk par tevi pašu. Un tas, ko Dievs tev dod, ir tas, kas ir tiešām vajadzīgs tev tagad. Un citreiz mēs lūdzam, un mums liekas, ka man vajag tieši šo lietu, man vajag tieši to palīdzību. Bet tieši tas tev tagad nav vajadzīgs. Tagad tev vajag kaut ko citu. Varbūt vēlāk tu to saņemsi, bet varbūt tas, ko tu gribi tagad saņemt, ir patiesībā pat tev kaitīgs. To tu nedrīksti tagad saņemt. Tas nāks par ļaunu, jo tas tikai pabaros nevis tavu dvēseli, bet tavu ego. Un ja pabaro ego, tad viņš uzpūšās tik liels kā balons, ka viņš pārsprāgst pēc tam, un tad ir skumji un bēdīgi. Un tāpēc Dievs citreiz dod to, lai tiek pabarota cilvēka dvēsele. Tas, kas parasti tik ļoti izsalcis un izslāpis un meklē patiešām šo Dieva īstumu. Un tāpēc šajā svētdienā mēs priecājamies par Jeruzalemi. Un starp citu, šie panti no psalma ir tie, kas runā, nevis, ka mēs priecājamies par šo pilsētu Jeruzalemi, bet mēs priecājamies par tiem, kas bija pazemoti, kas bija noskumuši, kas bija aplaupīti, kas bija kara izlaupīti, bet Dievs viņiem dāvā savu žēlastību, un Dievs vienmēr viņiem ir klātesošs. Un tiem, kam tagad klājas ļauni un grūti, viņi ir svētīgi, jo Dievs par viņiem parūpēsies. Dievs viņiem dāvās savu žēlastību. Un tāpēc vajag nemitēties lūgt gan par cietējiem, gan par tiem, kam klājas grūti tagad, kuriem arī zeme tiek izpostīta, kuriem klājas ļoti smagi, lai Dievs par viņiem arī parūpējas, lai viņiem ir spēks atkal piecelties un spēks atkal savu zemi sakopt un dzīvot laimīgi, tāpat kā mēs dzīvojam laimīgi savā zemē. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.